Man jāpiņa interviju pārtraukt, pustam viss bija pizdzēts. Kas bija? Es no galvas viss ierakstīju rīcēs. Tā. Tad būs kārtībā. Ok, sezona tuvojās praktiski beigām. Un pastāsti, kā kopumā tev šī ir debija U23 vecuma grupā, kā tu vērtē šo gadu tieši sev personīgi, kā pastāsti varbūt par šo gadu? Sezona ir bijusi ļoti smaga. Vispār nevar salīdzināt ar junioru vecumu un vēl iepriekšējos vecumus. Vispār nestāv klāt, visam ir savādāk. Viss braukšanas stils ir savādāks. Protams, kilometrāža ir lielāka. Sacensības ir daudz vairāk. Man ir šo sezonu skatījos sacensību kilometri bijuši 3 reizes vairāk nekā pagājuši gadu. Un starta līdz ar to arī vairāk. Tā kā es uzskatu, ka sezona bija ļoti smaga. Es nezinu, cik man viņa izdevusies, bet priekš pirmā gada tīri normāli. Tāds līmeņi, tik augsts līmeņa sacensības vēl nebija nekad braucis. Tā kā jā, viss normāli. Pastāsti par galvenajām atšķirībām. Pagājuši gadu tur daudz junioru vecumā brauca ar izcīnīju uzvaru Polijā, pie kā mēs vēl pieskarsimies. Varbūt galvenās atšķirības tieši kilometrāžu ziņā, varbūt citas lielākās atšķirības. Atšķirība lielākā ir tā, ka junioru vecumā, var teikt, jau tas blieziens jau no paša startiem. Kad, tu tos 100-120 km vienkārši jau kā no paša starta sāc, pilnā glušā dot, tad tā to arī līdz finišam viņi brauc. Bet U23 jau ir tā kā, jau nedaudz kā profesionālākā līmenī. Aiziet atrāviens, grupa ļauj atrāvienam pabraukt. Pēc tam sākās sacensības pēc kaut kādiem 100 kilometriem. Tālūk. Un tieši braucieši tajā, varbūt kaut kāda kultūra arī ir savādāk U23 braucējiem nekā junioriem. Varbūt tur savstarpējā komunikācija grupā un tādas lietas. Jā, protams, kad ir savādāk. Juniori vēl, nezinu, vai tā var teikt, ka jau tāds nedaudz tā kā, varbūt ne gluži bērnu līmenis, bet nav vēl tik pieauguši grupā, jā, tā var teikt. Kad jau juniori vēl nesaprot visu to, kas un kā tā. Un kā tev pašam bija tā pārēja ziemas periods, visu tā pārēja iekļaušanās komandā? Vieglai grūti bija pāriet no junioriem uz nākošo jau vecumu? Jā, bija grūti pāriet. Protams, man bija jāstartē ar 3 gadus vecākiem. Vispār pirmās sezonas sacensības ļaunis likās, kuras vispār iekūlies, ka šeit vispār notiek. Bet līdz ar to jau sāk jau iebraukties. Un tagad jau esmu reāli pieredzis. Liekas, tas ir cilvēciski, kad viņi tā vienkārši bauc kaut kādu lielietu. Un varbūt turpinot ar tavu pašu karjeras sākumu, kā tu vispār sāki braukt ar riteni, atceries pašu sākumu savas karjeras? Jā, es atceros. Es biju izmēģinājis daudz sporta veidus, neviens man nepatika. Un man bija 9 gadi. Un man mammas draudzene pateica, ka no 10 gadiem var iet rītiem braukšanā. Un man kā reiz pēc kādām 3 dienām palika arī tie 10 gadi. Līdz par 10 gadi, uzreiz nākamā dienā aizgāju rītiem braukšanā. Protams, man no sākuma šoseis nelaida, es braucu pa krosu, pa mežu. 2 gadus, tagad palika 12 gadi, no rītiem braucēja tiesības. Un tad es šoseis izlīju. Un tad šosei man sākumā vispār nepatika. Man viņa arī negāja. Man kross patika. Es aizgāju uz Murjāņiem 8. klasē un tur strādāja man vienmēr Ernests Pūts. Un tad jau arī šosei sāk kaut kā jau tā kā braukt un iepatikās man šosei. Pat varbūt tagad man vairāk patīk šosei nekā mountainbikes. Un pašā sākumā, kurš varbūt kādu, tu no kurā vietā tu sāk trenēties un kas tavs pirmais treneris? Kuldīgāns pirmais treneris bija Jāgars Kimbaurs. Tā kā viņš man ļoti daudz ir palīdzējis, viņš man iemācīja visu no paša sākuma. Tā kā ļoti liels nopelns ir no viņa puses. Kāds ir tās galvenās lietas, ko viņš tev iemācīja? Tieši riteņbraukšanā vispār saprast to būtību? Visu, jā, viņš man iemācīja saprast būtību. Viss, kas notiek.
braucu ar viņu uz pirmām sacensībām. Viņš stāstīja visu, kā vajag. Nu, ko man gan īstumā mazam var iestāstīt, bet zēnu vecumā, jā. Tev uzliks riteni un gāzi, bet vienalga. Treneris jau kaut ko stāsta, un viņš jau tev kaut kas paliek galvā. Cik tolāk vispār Kuldīgā bija populāra ritēmbraukšana tieši jauniešu vidū? Tavā vecuma vidū? Tad, kad es aizgāju Kuldīgā uz ritēmbraukšanu, mēs bijām mēs bijām tāds bariņš. Bija zēni daži, un vairāk bija juniori. Un Agrs strādāja mums visiem. Sacensībām braucām. Mēs kaut kādi 10-15 cilvēki bijām. Tā arī visi kopā braucāt treniņus? Jā, tā arī visi braucām kopā treniņus, kurš vairāk, kurš mazāk. Tas atkarīgs no vecuma. Un tā, bet tagad jau... Tagad ir tas jaunais treneris, tas Mareks. Maļinovskis, jā. Viņš tagad maziem ņemās. Tā kā Agrs ir sporta skolas direktors, arī deputāts, viņš tagad Rīgā ir. Viņam pie tā vienkārši nepietiek laika. Un turpinot vēl, sākumā teici, ka tev vairāk tomēr patika tā kalnu ritēmbraukšana MTB cross. Atceries savu pirmo uzvaru? Savu pirmo uzvaru? Jā, tā bija Kuldīgā. VTA crossā. Bija džeki arī no Rīgas atbraukši, no Israēnas vai tikai? Jā, bija no Rīgas. No Rīgas bija. Tad jau tajā laikā Liepājnieki arī vēl, man liekas, brauc. Bija Liepājā savs klubs tur. No Ventspilnieki bija tās liels bariņš. Daudz bija. Cik, varbūt atceries, kurā grupā tas bija, pie zēniem? Jā. Pie zēniem, jo 10 gados, kad sāk trenēties, man vispār pēc sacensībām martā baigi nelāja. Man tur, ielika mežā, brauc, trenējies. Pēc sacensības tāds beigās nebija. Pašas pirmās sacensības, es atceros, man pirmās sacensības mūžā bija Dunalkā. Tur kaut flaks dzīvo. Un tur es izcīnīju 3. vietu. Tu uzreiz jau biji uz piedestāli jau pirmajā sacensībā? Nē, 2. vietu izcīnīju. 2. vietu. Tas bija pats sākums. Pašas pirmās sacensības, 2. vietu. Un tad jau es startēju Kuldīgā, tur es vinnēju. Un tā arī aizgāju. Kad tu saprati, ka tev ritēmbraukšana vēlēs saistīt tomēr bišķi vairāk savu dzīves daļu, kaut kādu lielāku daļu? Tad, kad es Mūrjāņos pabeidzu 9. klasi. Tikai tad? Tad es sapratu. Kad man patika ritēmbraukšana, jā, man viss patika, bet pēc 9. klases sapratu, kad es gribu turpināt to saistīt. Tieši tā. Un kā tu nokļuvi Mūrjāņos? Tu teici, ka tev agrāk pašās pirmsākumos MTB, jeb cross ir bijuši labāk nekā šosei, bet tev droši vien Mūrjāņos paņēma tīri šoseis dēļ. Un tomēr tas tā nevar teikt. Kad man Mūrjāņos, man vēl rezultāti vispār nekā šosei nebija. Es braucu šosei, bet man rezultāti nekā tur nebija. Un pirms Mūrjāņiem tajā vasarā, pirms 8. klases bija Kuldīgās sacensības, vienkārši zināju, ka tāda lieta ir, kad Mūrjāņos uzņēma atkal audzēkļus. Ernests arī bija Kuldīgās sacensībām, vienkārši aizgāja parunāt. Vai ir tāda iespēja, kad var? Jā, viņš teica, ka skatīsies, kas un kā. Viņš tāpat arī zināja man, kad es tāds esmu no Kuldīgas. Un tālāk. Vairāk tā ir tava paša tā iniciatīva. Lai tik Mūrjāņos, tev vajadzēja arī pašam parunāt ar treneriem. Varbūt nemaz tu nebūtu bijis Mūrjāņos sākumā. Jā, pirmajā gadā tieši. Jā, protams, es uzskatu pats, ka man Mūrjāņos paņēma tāpēc, ka nebija ko ņemt. Tāpat tagad jau arī ir, kā nav ko ņemt. Ņem bez mazai viss, bet dzirdot stāstu, kā kādreiz tur tev vajadzēja kā izsisties, lai tik Mūrjāņos. Un es domāju, vienkārši nebija ko ņemt, un tāpēc man arī paņēma. Kā tev pastāsti tālāk varbūt par Mūrjāņu laiku, kā tu iejuties, ja tu teici, sākumā nebija starp labākajiem, bet, tomēr, kā zināms, junior čempions tu esi? Pirmais gads bija grūts, ļoti grūts. Es pirmā gads gribēju projām no turienes. Bet pēc pirmā gada... Jā, pirmā gadā, kad es Mūrjāņos nomācījos, man arī vēl rezultāti. Tad nekāds baigais progress nebija. Kaut kāds progress bija, bet nekas tāds baigas spīdošs. Un pabeidzot to 8. klasi gribēju prom, bet es nekur neaizgāju, paliku. Un 9. klasē jau es pat pats kļuvu apzinīgāks. Es klausīju visu, ko treneris saka.
ko treneris liek to darīja. Trenējos, un līdz ar to progress kaut kāds sāk rasties jauniešu vecumā. Vecākajos jauniešos jau bija tāds kārtīgs progress, jau. Es tā uzskatu. Un tad jau es varēju kaut kādu rezultātu parādīt. Un tad, viss tas iepatikās, es sapratu. Un tagad vispār, kad 11. klasē es sapratu, ka Mūrjāņi vienkārši tur zelta dzīvi godīgi. Lai varētu trenēties, jā. Kad es nezinu, vai es varētu kaut kādā kuldīgā es būtu turpinājis. Es neuzskatu, ka man būtu tāda rezultāta kaut kāda man ir bijuši junioru vecumā. Jā, ir daudz ir sūdzēties, ka Mūrjāņos tur barošana vai dzīvošana, kas no tur. Bet tā īsumā nav tik traki. Tagad, kad iznāk ārā no skolas, ka tev pašam viss ir jādomā, viss par ēšanu, par dzīvošanu, pilnībā viss. To pilnīgi gribās tur atpakaļ. Un tu minēji, ka pēc 8. klases tev gribējās atkal atgriezties kuldīgā. Kas varbūt bija tas galvenais, kas tev tomēr lika palikt tur? Vecāki iespējas vai treneri? Vai pats vienkārši saprati? Nē, vecāki arī negribēja, lai es turien sevi prom. Vecāki gribēja, lai es palieku. Es domāju, ka es tik un tā nebūtu nemaz aizgājis, bet vienkārši man tāda kā gribēšana man bija. Pats arī, ko? Pamēģināšu vēl vienu gadu. Jo man pat īsumā pēc tās pirmā gada, kad man tie rezultāti nebija, man pat bija bail, ka varbūt man neizmet laukā no tās skolas, jo es kā rezultāti nav. Mūšu paņem kādu citu. Bet, izdzīvoju. Riteņbraukšanā baigi liela nozīme ir tomēr arī gudrai galvai, kā tev bija ar mācībām. Ar mācībām īstenībā bija briesmīgi. Bija daudz priekšmetu, kurus, es nezinu, vai, protams, nesapratu. Drīzāk nebija laiks pat mācīties. Jā. Es arī uzskatu, ka es neesmu tas, kurš baigi grib sev piespiest mācīties. Man labāk patīk slinkot. Bet beigās jau 11. 12. klase jau pat bija tā, ka vairs nebija laiks mācīties. Tas jābrauc kā tas sacensībām. Jā, junioru vecumā. Bet skolu taču pabeidzi sekmīgi. Jā, protams. Un es pat īsumā 12. klasi pabeidzu ļoti labi. Es priekš šeim uzskatu. Vislabāk no visiem gadiem, visiem semestriem, kā man nebija. Tas arī piespēja tajos izšķirošajos brīžos saņemties. Skolu, kad bija laiks, droši vien tos arī produktīvi izmantoja, salīdzinot iepriekšējiem laikiem. Tieši tā. Un Mūrjāņos tu pats arī minēji, ka tas straujākais progress tev bija jauniešu, vecākos jauniešos. Kas varbūt bija tie galvenie faktori? Laba konkurence, pats vairāk pie tā piedomāja, vai varbūt vienkārši treneris arī? Es saku, ka es pats kļuvu apzinīgāks. Centos darīt vairāk, citreiz tad, kad nekā treneris lika. Protams, ir tādas dienas, ka, piemēram, treneris nav uz vietas, viņš uzdod uzdevumu. Protams, ka tajā vecumā, 16 gadi, daudz izdomā labāk pasēdēt, paspēlēt datoru, kaut ko tādu. Bet es centos, es ņēmu savus velogurus un gāju rakt. Virsoties. Ruņa. Ko vajadzēja, ko likt, ko es gribu darīt, tā kā, Es vienkārši, zinu, ka pats jau jūtot progresu, pašam arī gribās vēl. Līdz ar to es vienkārši gribēju un braucu un darīju. Un kas ir tavs spilgtākie momenti, varbūt no Mūrjāņiem, ko tu atceries, kas tev droši vien paliks atmiņā uz ilgāku laiku? Tieši no Mūrjāņu sadzīves, varbūt no treniņiem, tādā laikā. Par riteņbraukšanu? Jā, tie ir, vienkārši sadzīves. Kaut ir sadzīves. Un svai paliks atmiņā, kā es kopā rāju sarkani vilku internetu Mūrjāņos. Jā. Tas var teikt zagām internetu. Caur kāpu. Pēc tam dabūjām iekšanās kārtīgi. No visiem spēlētājiem? Jā, noķērmos un mēs paši paņemām urbus, izurbām, tur grieztos caurums, savilkām vadus, sanagojām. Nozagām, mums jau nebija to IP, nevarējām dabūt. Gājām no Mūrjāņu kompiem špert IP. Tas bija skolas internets? Jā. Es vienkārši gribējāt sadalīt viņu. Tas ir pats labākais. Un no sporta, no riteņbraukšanas tieši vairāk? Kas no riteņbraukšanas paliks vairāk atmiņā?
Es nezinu, ka Īstas kopumā, jā. baigi ilgsmā, jā. Nu, noteikti varētu izdomāt, protams, jo tik daudz vienkārši ir noticis, ka nevar tā uzreiz visu atcerēties. Bet tas viss treniņš, tā dzīve. To nevar vienkārši, to parasts cilvēks nezinās, kāda ir Murjāņa dzīve. To nezinās, tas ir jāizbauda. Turpinot par junioru vecumu. Junioru vecumā izcīnīja vienu no savām līdz šim lielākajām uzvarām Polijā daudzdienu velobraucienā, kas junioriem. Kā varbūt pastāst par šīm sacensībām, kā tev izdevās izcīnīt šo uzvaru pirmkārt? Kā man izdevās? Sāksim ar to, kad es jaunākos junioros jau braucu to pašu sacensību, to Tour de Lodz. Un tas jau bija viens liels pluss, ka es jau zināju, kā tur ir. Jā. Un nākamā gadā aizbraucot uz tām sacensībām, man bija pašsajūta ļoti labi. Un es jūtu jau, kad varētu būt labi. Un es pirmā gadā pat 20. nevarēju iebraukt vienā etapā, tā kā es biju jaunākais juniors. Un tad pirmajā etapā man izdevās aizbraukt katrā vienā, pacīnījos par startfinišiem, ieguvu aktīvākā krēkla, jā. Un arī sekundes. Tad es biju kaut kā 4. Un nākamā dienā tas bija tas 2. etaps, jā, kur es izcīnīju uzvaru. Tur kaut aizgāja atrāviens. Man izdevās pārcelties, tur bija 7 cilvēki atrāviens. Man izdevās pārcelties vienam pašam, un pēc brīža piebrauc tādu grupiņu klāt, kaut kādu 22 cilvēku. Mēs kopā bijām 30. Un es domāju, ka, protams, ka tie 30 cilvēki neaizbrauc līdz finišam. Nu, nebūs no tiem 30 cilvēkiem finišs, grupas finišs. Tā kā ar manī bija vēl viens latvietis, Krūmiņš, Kristaps. Bet, viņš gaidīja, viņš gribēja sagaidīt finišu. Viņam vairāk ir tā kā sprinter pusi. Viņš gribēja sagaidīt finišu. Un es viņam teicu, ka nebūs nekāds finišs, kad lai viņš pats mēģina arī aizbraukt projām. Jau pēdējie 10 km visu laiku visi mēģina aizbraukt. Un es lecu katram līdzi, un kaut kā man beigās izdevās vienam aizbraukt. Es īstumā, skatoties atpakaļ, atskatījos, es jau sapratu, ka pēc būtības, ja tagad tā domāt, es reāli zinātu, ka esmu vinnējis pēdējos 2 kilometros, bet es vienalga neticēju līdz pēdējiem 200 metriem. Tā. Vilka līdz galam droši. Jā. Un tad pēdējie 2 etapi. Pat liekas, īstumā bija tas pats smagākais. Atlika nosargāt to dzeltenā krēklu. Tur arī komandas darbs nāca klāt? Jā, tur Podāns ļoti labi man palīdzēja. Krišjāns palīdzēja. Pēc būtības visi palīdzēja. Bet kurš vairāk, kurš mazāk. Droši vien tas uzdevums bija neļaut aizbraukt citiem līderiem projām. Jā. Mēs pēdējā etapā sataisījām bagās ziepes, bet pēdējā etapā vēl ar Luksemburgas un austriešu palīdzību. Viņi tikai palīdzēja. Jā, jums nosavēt. Un vispār ritēmbraukšana, kā tu arī pats daudz teicis, ir ļoti daudz jādomā. Gan par pozīcijām, gan arī komandu darbu. Varbūt, kas ir pats galvenais, kas jāievēro tieši grupas braucienā, lai varētu cerēt uz kaut sekmīgu rezultātu tajā pašā daudzdienu vēlā braucienā? Daudz, kas ir no svars arī, kur tu esi īstajā laikā. Un veiksmi. Tā vienkārši tu ar spēku nevar vinnēt. Tas nav tā, ja tu vienu dienu tur satrunājies, ka tu paņemsi vienkārši visu. Tieši tā. Tu vienkārši ar pliku spēku tu nevar vinnēt. Tur jābūt veiksmai un tev jābūt īstajā vietā, īstajā laikā. Un, protams, arī galvā jābūt, ir jādomā. Savā ziņā arī tas tā kā šaks kaut kādā ziņā. Jāizkalkulē visas tās iespējas, kurš aizbrauc ar tā. Vai arī tomēr vairāk vai mazāk brauc pēc tām sajūtām. Tu jau apmēram tajā pelotonā zini, kurš ir no tiem spēcīgajiem galiem. Tu jau apmēram zini tos cilvēkus, tāpat tu viņu numurs, es jau zinu, jau viņu numuru pelotonā, un tu vienkārši viņus skaties. Bet, protams, kad ir arī tādi, kur tieši viņi nav baigi spēcīgie, bet viņi ir īstajā vietā, īstajā laikā, un ar galvu vēl nedaudz viņi arī uzvarēt. Tā kā vienmēr nevar droši uz tiem pašiem spēcīgākiem. Cik liela ir tieši tā vaktēšana, to konkurentu vaktēšana, kā viņi droši vien izpaužās sēdēt visu laiku viņus uzmanīt, braukt viņiem aiz kaļņus, neļaut viņiem atrauties? Jā, protams, kad vaktēšana, tas ir tā, ka tu nevari vaktēt, ka tu esi grupas aizmirē un viņš ir priekšā. Tā nebūs vaktēšana, jā. Vaktēšana tā jābūt viņa tūmā, jo viņš jebkurā brīdī var izdomāt, kad tajā pašā kalnā viņš var aizbraukt projām, jā, un viss.
Un tā arī tev jāvērtē. Daudz riteņbraukšanu uzskata, lai gan tā nav. Daudz uzskata viņu par individuālo sporta veidu. Varbūt pamato, kāpēc tas tomēr nav individuālais sporta veids, kāpēc tas tomēr ir komandas sporta veids savā ziņā, īpaši tieši par grupas braucienus runāju. Tāpēc, kad nevar tu tādā pelotonā uzvarēt individuāli, viens pats savu spēku. Jo visas komandas sastrādājās, viss ir kā komandas. Komandas darbs tiek darīts. Tu viens par sevi nevar būt. Tev palīdz, tev ir jāpalīdz. Ir viens līderis un pārējie dara, lai strādā. Tieši tā, jā. Līderis var viņam kurā brīdī mainīties pēc situācijas, vai nevienmēr tiek skatās. Jā. Pēc sajūtām. Pēc sajūtām tieši tā, kā jūtās tajā sezonas daļā. Ko viņš ir spējīgs izdarīt. Varbūt tieši ir tāds izteikts līderis, bet viņš pats jūtās, ka viņš nav labs. Viņš to arī pasaka. Tas, kas jūtās labs, tas pieņemsim. Viņš saka, jādavai, es varēšu. Ok, viss uz viņu rokām. Viss notiek. Un cik svarīgi ir tieši tā komunicēšana un tā sarunāšanās sacensību laikā starp komandas biedriem. Tas arī droši vien ļoti lielu lomu uz rezultātu attaisnot. Jā, protams, nedrīkst būt nekā tā konflikta baigē. Jo tas uzreiz iespaido tev morāli un psiholoģiski. Tā kā citreiz ir tā kā sanāk. Tas jau kur īsmā sanāk, kad kaut kā nesanāk satikt vienam ar otru. Jācenšas, lai viss būtu normāli, lai viss būtu labi. To jau viss tikai gaida, kad tu jau labi zini to, kad ja izdosies parādīt labu rezultātu, ka visa komanda būs par to priecīga. Ne jau tu vienīgais, jo tas jau ir komandas darbs. Pēc šī iepriekš beidzot Mūrjāņus droši vien tev nāca pēdējais gads bija kā jau U23 sportistam. Pastāstīja par to, kā tev izdevās pievienoties Rietumu Delfīnu komandai. Vai tas bija ilglaicīgs lēmums, vai tu uzreiz zināji, ka tu tur iesi? Pastāst par pārēju vienkārši no Mūrjāņiem tieši uz Rietumu Delfīnu komandu. Es aprunājos ar Vitāliju, tagad junioru vasaru vidū. Aprunājos ar Vitāliju, Smirnovu, kā ar nākamo gadu. Tā kā viņš vairāk teica, ka jā, nav problēmas. Protams, arī kā budžetiem, tā kā katru gadu, jā. Tad pēc tam aizgāju Bīgā Jāpiņu aprunāties. Jāpiņš arī pateica, ka nav problēmas un viss. Kur es arī izdomāju palikt. Netaisos. Nemaz citur īpaši nemeklējies. Un cik kā tā pati iešanās sākumā komandā bija džeki, kas jau braukšu vairākas sezonas, bija arī tādi paši kā tu, kas pirmā sezona brauc, kā jūs tieši tā saliedēšanās komandā bija varbūt pašā sākumā, jau vēl ziemas periodā? Visi džeki jau bija zinām, un viss ir tādi, visi džeki ir draudzīgi, Tā kā nekādas problēmas nav, nevienam tur nav baigās naids, ne pret nevienu, jā. Tā kā viss bija tiešām normāli. Jebkurš bija gatavs palīdzēt, ja kaut ko nezinu, vai kaut ko neprot. Jo, tā jau ir, kad tu esi jauniņais, tev jau kaut ko saka, tu vari kaut ko nezināt. Visi pārējie bija atsaucīgi, palīdzēja. Tā kā nebija baigās problēmas. Nekādas īsmā problēmas nebija. Tieši tā saliedēšanās bija ļoti vienkārši. Jā, viss bija vienkārši, patīkami bija. Tiešām patīkami un ļoti priecājos par to, ka bija daudz stiprāki džeki, tas pats Toms Skujiņš, kurš vienkārši pamācīja visu. Var redzēt, kā viss notiek. Un Toms, turpināt vēl nedaudz par Tomu, Toms šogad izcīnīja ļoti bija viens no tādiem, kurš visu sezonas garumā nobrauc ļoti stabili. Un arī, vai viņš arī rādīja, droši vien kaut kādā ziņā palīdzēja jums, kā jaunajiem džekiem. Kā varbūt izpaudās viņa palīdzība, ka viņš palīdzēja, bet kāds varbūt izpaudās? Viņš vienmēr pastāstīja visu, kā vajag. Viņš tev pamācīja, ja tu kaut ko neizdarīji, ja tu kaut ko izdarīji nepareizi. Viņš vienmēr bija tas, kas tev iemācījis. Garā ziņā Toms ir tas, kas vienmēr tev palīdzēs, ja tu kaut ko vajadzēs. Tieši paliek. Jā, tieši tā. Ko tev vajadzēs, viņam uzprasnot. Viņš tev nāks pretī, Toms. Tā kā tādā ziņā. Tas varbūt viņam pašam arī atmaksājies uz viņa rezultātiem. Jā, es domāju, protams. Tad viņš arī droši vien, kad bija godams savas kapteiņa funkcijas. Jā. Tā kā nekas tāds
nekas pretī man nav. Viss bija baigi labi. Kā tu atceries, varbūt nometni, cik tev pašam bija viegli vai grūti nevis ieisties, bet tieši tās pašas pieņemt tos Vitālijas Mirnov, tos treniņu plānus un visu tās, kā tu varēji to izpildīt pašā sākumā? Man tā treniņu nometne Spānijā bija tāda īsumā tāda neizdevusies. Nu tā. Laika apstākļu dēļ? Es biju apslims. Es biju apslims un tās pirmās 2 nedēļas tādas vienkāršas, tev vieglas, ir tev nekādā pulsā neatbrauc, vienkārši tev jābrauc un tad, kad jau varēja jau tā kā sākt jau tā kārtīgi jau maukt, tad es apslimu. Un līdz ar to es atkal tur neko nevarēju, baigos pulsus neko celt. Un tad, kad es atkal jau nācu jau labāk un veselīgi, tad man bija jādodās apreiz skolu, man bija eksāmena laiks. Tā kā bija jābrauc mācīties apreiz Morjāņiem. Tā kā, tā treniņu nometne tāda. Es neteikšu, ka baigi ļoti labi izdevusies. Bet, tā ar treneru, to pašu Itāliju, sadarboties. Viss kārtībā, var sadarboties. Viss ir bijis labi. Protams, citreiz ir kaut kāds nesaskaņas ar treneru. Tās treneri var mums. Bet, vienmēr visas lietas ir atrisināts, tā kā viss kārtībā. Galvenais laba komunikācija tādā ziņā. Jā. Un vai tu atceries, droši vien, ka ļoti labi atceries savas pirmās sacensības Delfīnu komandas sastāvā? Kā tev pašam viņas izvērtās? Vai dieniņās? Tagad, kas bija pirmās sacensības? Delfīnu sastāvā. Delfīnu sastāvā. Delfīnu sastāvā. Delfīnu sastāvā, man liekas, bija. Man bail samalot. Nācikavs nebija. Vai Delfīnu sastāvā. Nē, tur mēs bijām, kā izlas. Jā. Tas arī skaitās, vai? Jā, visi. Kā izlas. Jā, mums bija nācikavs. Tas bija kā izlas. Noformulēts kā U23. Jā. Bet Delfīnu formā, vai Igaunijā, tas, ko es sezonas sākumā vinnēju, vai arī Seps tas bija. Es īsti nepateiktu. Viens no viņiem. Šo sezonu tu arī startēji ne tikai šosēs sacensībās, bet arī vairākās MTB sacensībās. Tepat Latvijā izcīnīja arī Latvijas čempionu titulu. Cik nopietni šogad vispār piegāja tieši MTB sacensībām? Sezonas sākumā es vispār nedomāju. Kaut kādu rezultātu varētu parādīt tajā pašā sebā. Jo, prioritāte ir šosei. To arī trenējies. Aizbraucu uz sevi, jutos diezgan labi. Un tā kā izdevās kaut ko parādīt. Bet pēc tam es biju nedaudz pārsteigts par sevi, kad man vēl tajā tūkumsēbā vēl izdevās kaut ko parādīt. Tur vēl pārliecināt. Pārliecināt, jā. Siguldā jau tīrākais komandas darbs bija visu laiku. Jā, tieši tā. Siguldā bija komandas darbs. Tur tāds baigai varianti nebija, kaut arī es no 3 būtu atbraucis 3. Un starp mūsējiem es vienalga būtu tikai 0 Latvijas čempionu. Tā kā tā. Cik tev pašām nozīmīgs Latvijas čempionu tituls MTB maratonā? Ir nozīmīgs, protams, ir nozīmīgs. Kādam ir jābūt Latvijas čempionam. Jā, tas var būt teiks, kāpēc gan ne, tiešām. Man ir liels prieks par to, kad var arī sev tur parādīt. Un varbūt turpināt vēl par Latviju, tieši par Latvijas sacensībām. Latvijas čempionātā šosejas ridēmbraukšana arī debitēja U23 vecuma grupā. Individuālajā braucienā šķiet bija 4. Bet vairāk gribēju jautāt par grupas braucienu. Tā tev arī bija debīta šajās sacensībās, bet tev izdevās būt atrāvienā kopā ar visiem līderiem. Varbūt pastāsti, kā bija braukt plec pie pleca gan ar Smukulu, gan ar Saramotinu tieši kaujas apstākļos, kad visi cīnās. Nevis tā vienkārši treniņā braukt, bet tieši tā, kad būt ar viņiem kopā un cīnīties ar vai pret viņiem, tā kā jābrauc īstās mačos. Interesanti bija. Bija tiešām ļoti interesanti, bet es jūtu, ka es tur neesmu. Es jūtu, ka viņi ir pārāk, ka viņi ir daudz spēcīgāki par mani. Līdz ar to es arī centos taupīt savus spēkus. Jā, varbūt, kamēr es taupīju spēkus, tikmēr tur patās mums bija arī Andris Smirnovs. Jā.
Un viņš tikmēr strādāja ar Gats Lukulu, Sarmotu, no visiem pārējiem viņš tikmēr strādāja. Kaut gan viņš varēja cīnīties par... Sprint. Jā, viņš arī varēja cīnīties par medaļu, bet man treneri norādīja un bija sēdi ties līdz finišam, līdz medaļai. Tā kā, es tur neko nevaru darīt. Ja es varu pateikt, ka lielu paldies Andrim. Kad viņš tur... Viņš izdarīja to tieši tā melno darbu tajā sacensībās. Es negribu teikt, ka viņš priekš manīm to izdarīja, jā. Priekš komandas interesēs. Jā, tieši tā. Viņš izdarīja komandas interesēs to. Kāds jums varbūt no treneru puses bija galvenais uzdevums Latvijas tieši grupas braucējā? Varbūt atceries. Tieši daudz sacensības bijuši, bet tieši... Galvenais uzdevums? Tomam jāuzvar. Vispār? Tas arī tika izpildīts. U23 Tomam jāuzvar. Jā. Tomam jāuzvar latviešiem. Par tiem pārējiem Gaču un par Sarmotu, tas tur nebija aktuāli jums. Tas mums nebija. Par to mēs neko nezinājām. Tā kaut kā. Un sezonas otrajā pusē, sezonas laikā droši vien startē arī vairākās sacensībās, kur tu plec pie pleca varēja braukt ar pasaules labākajiem, droši vien daudziem riteņbraucējiem. Viens no tādām bija Vācijā, kur komandas sastāvā startē šajās te kritērija brauciens. Tas bija kritērija braucienā. Pastāst par šīm sacensībām. Tur tomēr bija arī gan Tonijs Mārtiņš šķiet. Jā, es varu pastāstīt, kad... Ko zinīgais es varu pastāstīt, kad es tajās sacensībās nobraucu 7 apus. Tas ir 7 kilometri, tāpēc, kad es startu uzkāpu par 38 temperatūru. Es pilnīgi slims aizbraucu tur. Es vispār pat netaisījos kāds startu, bet, Līdnēms man teica, ka vismaz ir jāuzkāp. Vismaz, jo tur es nezinu, kaut kas. Kā viņam kaut kāda nauda, ko es nezinu. Bet, jā. Līdz ar to, es uzkāpu startu. Nobraucu tas 7 apļus un tā arī aizbraucu. Tur bija ļoti maza apļa, kilometra apļa. Jā, kilometrs bija aplis. Un tā kā es to Toniju Mārtiņu un to pašu Greipeli pirms starta tikai varēju tādu redzēt. Es baigi nejūtos, kas būtu viņiem baigi kaut ko kopā te brauc. Bet šogad arī startēja vēl, manuprāt, arī Norvēģijā tu biji glavu tūrē. Nebija. Es biju vienības braucienā ar Kalniņš kopā. Arī pastrādāja pretiņai uz viņu. Jā. Tas tur. Tā, sezona tuvojās praktiski beigām. Ir vēl kādas sacensības atlikušas? Nē, sezona teikt ir. Šausais sezona man ir beigusies. Tagad krosiņas pabraukšu. 27. datumā ir Garkalnē. Fizikāls arī ir 27. Garkalnē Latvijas čempionāts. Un to es tikai plānoju nobraukt. Tas jau droši vien, kad tavā kalendārā jau uz nākošo kaut kādu bāzīt, jau sāc likt, vai ne? Vai... Jā, tā var arī īsumā teikt. Ka tagad esmu tikai nedaudz pat atpūties pēc pasaules čempionāta. Tagad bišķiņ kross. Sestdien arī bija Kuldīgā nobrauc krosiņu. Tad maziņo vienu. Tā kā tā. Un šitajā Eiropa, vēl nedaudz uz atpakaļ jāpasanāk jāpiet. Šogad arī debitēja gan Eiropas, gan arī pasaules čempionātās U23 vecuma grupā Eiropā. Eiropā nobrauc diezgan daudz distances, arī lielāko daļu. Beigās tomēr nācās izstāties tāpat kā lielākā daļa no sacensību dalībniekiem izstājās. Bet pastāst par savām sajūtām šajās sacensībās tieši Eiropas čempionātām, pēc tam tālāk pa pasaules čempionātu, pa trasi, par to, kā pats jūties. Eiropas čempionāta trasa, jā. Eiropas čempionāta trasa īsumā bija smaga. Bet pirms tam es vēl nebiju redzējis pasaules čempionāta trasa. Eiropas čempionāta trasa bija smaga un mēs nodzīvojām kā precīzi pateikt, 3 vai 2 nedēļas. Pirms tam mēs sagatavojamies Slovākijā. 3 nedēļas mēs gatavojamies Slovākijā, Eiropas čempionātam. Līdz ar to es jūtos labi. Es uzskatu, ka es jūtos labi. Bet tā trasa bija tā kā nedaudz par smagu. Priekš tavām īpašībām? Jā, bet vienalga es uzskatu, ka cik es varēju, tik es nobraucu. Kad es arī nemaz tik slikti nenobraucu. Palīdzēju komandai, cik varēju. Un par pasaules čempionātu vajadienījās. Pirmie 100 km bija vēl ok, droši. Jā, bet tad mēs vēl bijām apļos iebraukuši. Īsā par pasaules čempionātu es īstenībā pats tā neesmu baigi priecīgs par sevi. Gribējās labāk.
gribējās nedaudz vairāk. Bet, nevar arī salīdzināt to līmeni. Kaut gan tajā līmenī, pasaules čempionāta līmenī jau bija braukts jau sezonā. Tie paši nācija kausi, tur jau viss tas pats tur no Lavinieris. Tur jau reāli brauc visi tie arī, kas pasaules čempionāta brauc. Bet vienkārši, es nezinu, kaut kas nebija pasaules čempionāta. Trasa bija ļoti smagi. Varbūt to ietekmēja savā ziņā arī Sebmaratons, kur tev bija izrauts nedaudz no ritma. Vai tas ir normāli? Es uz Sebmaratonu ļoti labi jūtos, bet vai tas kaut ko man ietekmēja pēc tam? Nē, iespējams jau jā, ka kaut ko tas ietekmēja. Kaut kāds jau... Pat ir tā izraustīšana, kas no tā ritma atkal jā, ārā. Tas, kad atkal tu esi padzīvojis Itālijā, tad tu jāatbrauc uz Latviju, tur atkal slikts laiks ir. Tev jau nobrauc sacensības ir, kur vēl lietas līst, tāds vēss. Kad tev apkārt jāgriežas, tieši tā raustīšana. Tā raustīšana, tieši tā var to ietekmēt. Bet pati trasa droši vien tu minēji, ka tā nav tavām īpašībām īsti labi domāt. Kādas ir tās spēcīgākās īpašības, ko tu pats uzskati? Vismaz šogad un varbūt, ka tuvākajā nākotnē, kā tu pats sevi saredzi? Es domāju, ka es varētu braukt atrāvienos. Varbūt no atrāvienu vinnēt. Kaut kas tāds. Jo pēc būtības man jau arī augums, man augums ir liels, garš es esmu, bet svars man nav tik liels, kad es varētu tikai braukt arī kalnā. Un pie tās gribu šo sezonu piestrādāt. Man trūks kalnā spēks. Man svars nav tik liels, svars man tiešām normāls priekš man augumu. Es kalnā varētu braukt, bet man tas spēks trūks. Es pie tā arī gribu šo sezonu piestrādāt. Kas ir galvenās lietas, lai pie tā piestrādātu? Kādi ir tie pamatu vingrinājumi, droši vien fiziskie vai arī? Tieši tā fiziskais spēks. Varbūt kaut kāds smagums, lai uz kājām. Tāda cilā, kaut kas tāds. Kaut kas to būs. Un nākošā sezona, kādies uz nākošo sezonu? Paliks droši vien pat Rietumu Delfīnu komandā? Jā. Vai apmēram jau arī par mērķiem, par sacensībām esi kaut ko domājis, vai tāda informācija tev? Nē, es šobrīd vēl neko nedomāju. Es tagad mēģinu attiet no šitās sezonas. Šī sezona ir bijusi ļoti smaga, ļoti gara. Priekš manīm es tā uzskatu. Tā kā es jau gribu attiet no šīs sezonas un vēl vispār negribu tā, ķerties klāt, ka nākamajā sezonā tā vispār. Kāds ir tas varbūt atjaunošanās laiks starp sezonām? Tas ir kaut kāds mēnesis, vai tas ir tīri individuāli kāpinām sportistam droši vien? Lai savāktu, lai respektīvi visi gan domas, gan arī spēkus pārkopot. Tieši tā, tu jau laiku nevar noteikt. Protams, tu nevar ilgi viņu ievilkt, jā, tur. Tev vienalga kaut kas ir jādara katru dienu. Tu tikpat labi arī atpūsties, tu ej paskrien krosiņu pa mēģu. Tas arī tikpat labi atpūsties. Bet tev vajag arī psiholoģiski skatiet no tā visu, iziet ārā. Galvu atbrīvot no tā visu, ko tu darīji sezonā, vispār nedomā. Jo es uzskatu, ka man sezona, tad, kad es sākšu domāt, kad es gribu sacensības, gribu braukt, tad es arī sapratīšu, ka es tiešām gribu atkal sezonu. Kaut kā tā. Tā ir tev vēl tāds nosacīts. Man ir tāds, ka es te šobrīd, tikai pēc pirmā gada mošu pat pārāk garš, tas viss pasākums bija. Tā kā es vēl tagad neko tādu vairs negribu. Es gribu, bišķi atpūsties. Profesionālajā, droši protūrē, sportisti paši var vairāk vai mazāk tomēr sastādīt savu kalendāru. Kā ar jums? Vai jums tomēr jāklausa treneru norādījumi, vai arī jūs varat ieteikt savas sacensības, kur jūs labāk gribat, vai braukt tādā veidā? Ieteikt jau vienmēr var, bet jau pats zin, kā mums ir ar sastāvu. Mums vienmēr sastāvs trūkst, kad mums ir jābrauc vienkārši. Kad, tagad uz to Ķīnu mums tā sanāca, kad mēs teicām, kuri grib, kuri negrib. Mēs mazliet tā. Jā, tā treneri vienmēr var runāt par visu. Bet tu zinās, ka vienmēr trenerim ir taisnība. Tā kā tur neko vai gudri viņam nevar izstāstīt. Tagad tev vien būs tas arī jādara. Tā. Un droši vien arī vēl par nākamo sezonu. Varbūt ne tik daudz par nākamo sezonu, bet vispār par tavu karjeru. Ko tu vēlēji sasniegt riteņbraukšanā? Vēlos braukt pro pelotonā. Tas ir pats pirmais, ko es vēlos. No pirmiem mērķiem. Pēc tam, ja es tik tālu būšu jau ticis, tad jau tālāk sāks domāt. Kas tam būs nākamais mērķis. Kas ir galvenie uzdevumi, lai to sasniegtu? Tu pats, apmēram, zini vai? Es teikšu godīgi, ja Tomiņš vēl nav ticis pro pelotonā
ar šitādiem sasniegumiem, tad es nezinu, kas ir jāizdara. Es tiešām nezinu. Nu, protams, tev ir jāparāda sev, un tas savs rezultāts ir loģiski. Tas ir pirmais. Jo daudz U23 čaļi jau šogad pārgāja uz pro pelotonu, bet Tomiņam ļāviens viņam arī tur vajadzēja būt. Protams, vēl laiks ir, bet, nu, es domāju, ka viņam jau vajadzēja arī būt. Tīpat labi, es arī nezinu, varbūt jau arī ir, bet, nu, nerunā. Tādas lietas patreiz nerunā. Tas jau droši vien, ka vēlāk būs tad arī skaidrība tajā visā lietā. Un pēdējais jautājums, ko tu novēli visiem Latvijas, ne tikai profesionāliem, bet arī amatieru ritembraucējiem? Kā zināms, Latvijā sacensībās bieži vien piedalās vairāk tūkstoši ritembraucēji, pietiekoši daudz uz kopējā fona, uz citu valstu fona. Un kāds būtu tos novēlējums viņiem pareizi trenēties? Tādas lietas. Es varu novēlēt, lai viņi paliek pat neatlaidīgi, lai brauc sacensībām, lai varbūt tā kā, nu, ir zināms, ka sevi maratonos tur startē cik 3000 ritembraucēji startē, varbūt arī vajadzētu pamēģināt ar šosies velosipēdu. Ir tie paši X-sporta kausi un ir tas pats vienības brauciens, kad nu varbūt arī tādas lietas vajag pamēģināt. Bet nu galvenais, lai brauc. Es nezinu. Cīnās. Nē, negluži, lai cīnās, bet nu, lai brauc, tas ir gan veselībai labi, gan pašiem. Un vēl viens tāds arī interesants jautājums, droši vien, kas daudzas interesē, varbūt, kas tev tik labi personīgi nepazīst. Zināt, ka tev iesauka Trakais. Kā tu nonāc pie šīs iesaukas? Aizgāju uz Murjāņiem un jau 1. septembrī jau bija iesauka Trakais no viena tukumnieka. Vienkārši viņš nezināja manējo tā kā vārdu. Viņš man laiku sauc jau Trakais. Nu, man uz to brīdi arī nekas nebija pretī. To, ka viņš man tas sauc Trakais. Pirmkārt arī tas, ka viņš bija lielāks, es biju mazāks, jā, es tur baigi arī nevarēju runāt pretī. Bet, nu, nekas arī tāds, nu. Man liekas, pat normāli iesaukt, nekas nav, un tā ir man iegājis, un viss. Skolā man pilnībā viss var teikt sauc par Trako. Un man arī komandā visu laiku sauc par Trako. Tas ir jau no paša sākuma Murjāņa. Jā, redzēju man numuru, neredzēju Facebookā. Kurā? Nē. Es tev parādīju. Es parādīšu. Nu, es biju Kuldīgās no krosu. Jā. Tev pilnīgi savs numurs sagatavots bija. Labs. Vinnēji to krosu? Jā. Tur, kas tev bija kāda konkurenti tur? Nu, konkrēti jau vienmēr ir, bet, nu, tādā ziņā. Rihards. Bartošs? Jā. Jā, vismaz kāds, kurš ir braucis. Bija, te runāja, kad atbrauc Oļeks. Oļeks neatbrauc. Nezinu, kāpēc. Jaunā komanda varbūt tā. Labi, vēl pēdējais ātri jautājums, ko es tik gribēju uzprasīt. Šogad arī es pabeidzu, kā zināms, Murjāņus pabeidzu, bet reizē arī es iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Mācies būs viens no tiem diezgan daudziem, kurš centīsies mācīties par ritembraušanas treneru. Kas tev iespaidoja iestāties šeit, šajā lauks, tieši par ritembraušanas, iet mācīties par ritembraušanas treneru? Kas man iespaidoja? Kā jau es pirms tam minēju, kad es Murjāņos mācoties, man arī sekums nebija, kad baigs spīdošās. Tā kā es tur nevarētu iestāties kaut kādās tur banka augstskolās vai kur, jā. Man vienkārši jādara tas, ko es varētu, ar ko es varētu tikt galā. Un šogad bija tāda iespēja arī no Jāpiņas palīdzību, kur varēja iestāties. Tā kā ritembraucējiem, tā kā es nezinu, kā teikt. Tā kā uz ritembrauksmes novirzienu to visu tājas. Līdz ar to bija iespēja tieši, tāpēc es arī iestājos. Un tagad mēs vēl tiksim tajā 0. grupā. Pēc individuāla plāna mums strādās. Tā kā būs vieglāk mums tagad tie lektori nāks pretī, kad mēs varam braukās tām sacensībām. Tā kā pabeigsim tā. Viss tās. Vai esi apmierināts ar mācībām tur vismaz 1. mēnesi? Cik tur esi bijis, bet kaut kādas atsevišķas lietas esi bijis? Salīdzināt nevar ar Murjāņiem, ar vidusskolu vispār. Nevar salīdzināt vidusskolu. Bet smagi ir, bet jā, to, ka būs smagi, to jau es zināju. Uz to es arī pats parakstījos. Bet, jā,
Sēdēs. Tā kā esmu kā apmierināts. Nu, skaidrs. Labi, paldies. Izrūku. Oi. Cik gara viņa bija, diezgan gara.